Sākumā par attieksmi. Mēs saņēmām divus ziņojumus, vienu pavisam pēdējā brīdī, un mums ir jādiskutē. Un tas vienkārši liecina, ka ekonomika un izaugsme Latvijā nav prioritāte. Un, kaut gan mēs dzirdējam kaut ko citu, un valdība aizmirst, ka nauda, ko tērē, tā ir nodokļu maksātāja nauda. Finanšu ministra ziņojums atspoguļos nākotnes saistības, ko ir uzņēmusies šī valdība, iezīmēt valsts saistības nākamajiem 4 gadiem. Ekonomikas ministrs raksta vēlmju sarakstu akadēmiskā valodā, ilustrē labu izskata grafikiem un sapņo par lieliem skaitļiem. Pārskatā norādīts, ka 25. gadā privātais patēriņš palielinājies par 0,8%, bet sabiedriskajā 3,3%. Tas ir tikai 4 reizes vairāk iepratim privātajam. Vai dzīvojam divās dažādās realitātēs? Iekšzemes patēriņa pieaugumu esot veicinājis spēcīgais algu pieaugums. Tikai kā? Lasot šos dokumentus jūtos it kā tas būtu pārskats par nu pat notikušu ballīti. Tie, kas piedalījušies, saka, ballīte izdevusies, vietas izvēle laba, ēdienkarte izcila, viesi viens otram nepatīk, bet kopā strādā, ir jautri. Rēķinus par šo ballīti lūdzu nākamajiem viesiem. Tagad nē, mēs nemaksāsim, mēs nezinājām. Atgriežoties realitātē, prātā nāk citas klasikas filmas Mammu vai tagad ir bankrots. Situācija būtībā ir biedējoša un nav jau humoram vietas. Ja 27. gadā fiskālā telpa 80,30 miljoni, tad tajā 30. gadā negatīva mīnus 883,5. Nē, tas nav aizņēmums. Tas ir mīnus maciņā papildus jau esošajiem aizņēmumiem. Godājumā valdība, vai jums nav kauns? Pēc jums jau kaut vai plūdi, un šajos ziņojumos jūs solāt prioritātes bez finansiāla seguma, kam finanšu avots būs jāmeklē nākamajai valdībai, bet jāapmaksā nodokļu maksātājiem. Un spilgts ir atslēgas frāze finanšu ministra ziņojumā, kur mazliet citējot, situācija valsts publiskajās finansēs vidējā termiņā var izvērsties par īpaši izaicinošu budžeta ieņēmumu izdevumu sabalansēšanu, īpaši ņemot vērā pienākumu nodrošināt 5% aizsardzībai, to samērojot ar papildus nepieciešamo finansējumu pieprasījumiem, par kuriem jau ir pieņemti MK lēmumi bez finansējuma avota. Ministra kungs, paldies par godīgumu, labāk godīgi arī atzīties. Bet būtībā ir tāds mazliet kauns lasīt, ka ekonomikas ministrija lepojas sagatavot pretpasākumu energo krīzes ietekmes mazināšanai, bet tiešām tā ir krīze, vai ar palīdzības sniegšanu ir jālepojas. Konstatēt faktu, ka Latvijas ekonomika atkarīga no globālās ekonomikas, ģeopolitiskās situācijas un kur gan var piekrist par eiro fondiem, protams, tā ir taisnība. Bet kāda ir izcinājuma izlasot vairākas reizes šo ziņojumu un nopietni lasot? Nosauktās prioritātes ir tāda kā mācību grāmatu, teorija un statistika, taču trūkst konkrētu rīcības uzdevumu un apņemšanos. Nosauktās vēlmes, bet nav skaidra rīcības plāna. Nav redzējumi par iespēju izmantošanu laikā, kad pasaules ekonomika piedzīvo satricinājumu. Piekrītu, vīzijai, plāniem, ambīcijām ir jābūt, bet jābūt arī zināšanām un spēju kopumā, lai plānotus pārvērstu par uzdevumu un galu galā par tos realizētu. Realizēt nozīmē atbildību valdības kopumā. Šobrīd ministrijas runā katra savā valodā. Piemēri ir piemēri. Tas ir tā kā pa pasaku fabula, vēzis, gulbis un līdeka. Lūk piemēri. Kamēr ekonomikas ministrija plāno procesu digitalizāciju, viedās administrācijas ministrija nespēja kontrolēt valsts IT projekta vadību, izšķiežot naudu un piesedzot sarunātus iepirkumus. Otrs piemērs, kamēr Tieslietu ministrija veiksmes stāsts ir cietums, tikmēr satiksmes ministrijas sapņi par Air Baltiku, Real Baltiku rauj ekonomiku dziļās ilgtermiņa saistībās, sauc par reorganizācijas, par kuru šā brīža atbildīgajiem nav sajēgas. Trešais piemērs.
Kamēr valdības vadītāji pauž vīzijas mazināt birokrātiju, iestādēs tā reāli pieaug, kā piemēram KEM ministrijas nāk ar saviem zaļajiem plāniem. Un, ja runājam par birokrātiju, tad, piemēram, februārī ražotājiem ir jauns statistikas pārskats. Tā ir birokrātijas mazināšana. Ar augošajām valsts parāda izmaksām mums ir virkne jautājumu, kuru negatīvās iezīmes nevaram ignorēt, izskaust, bet varam ar tām rēķināties. Piemēram, strauja sabiedrības novecošana. Un es trešo reizi pēc ziņojuma un vēlreiz pārlasot, nav vārda par sudraba ekonomiku. Sudraba ekonomikā 70 000 jāsaka, sudraba ekonomikas šodien darba tirgu. Šajā ekonomikas ziņojumā jau trešo reizi atganot, jo ministrs teica, pierakstīšot to, ņemšot vērā, viņa nav. Tur ir tukšums. Tā kā mazliet tomēr jāpaskatās, un arī pēc visu OECD, mēs neņemam OECD pētījumu, vērā ir norādīts, ka tas ir jāņem vērā un tas ir jāieliek ziņojums. Diemžēl šeit ir tukšums. Un pašās noslēgumā es tomēr teiktu, šeit parlamentā ir jābūt diskusijai un debatei, kur mēs sacenstos ar inovācijām, ko darīt un kādā veidā. Šī nav atskaišu placdarma, kur mēs atnākam un paskatāmies grafiki, kādi ir bijuši, bet šeit ir jānāk un jādomā par risinājumiem, kādiem un kāda būs jaunā ekonomika. Tā nepietiek ar mikroregulu, kur pateicoties Saeimai tā tika pieņemta un tikai 2 licences spējam izdot, bet te ir jādomā par citu jaunu ekonomiku. Un te apskatot abus ziņojumus, tāda risinājuma nav. Godātie kolēģi, tā ir vienkārši atskaite, bet mums vajag risinājumus. Paldies!